Sveicināti, darbie skatītāji! Ir prieks atkal tikties jau 5. mūsu labo ziņu kanāla raidījumā. Un šodien mūsu īpašais viesis ir Mārtiņš Blaus, un viņš ir kāda liela uzņēmuma finansu vadītājs. Sveiks, Mārtiņ! Sveika, Elīze! Varbūt īsumā pastāsti par sevi, pastāsti, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, un kāda bija tava dzīve pirms Jēzus? Jā, šobrīd, kā jau tu teici, es esmu liela uzņēmuma finanšu vadītājs Valmierā. Man ir brīnišķīga ģimene, 4 bērni, skaista, gudra sieva. Tā kā, jā, tas tā īsumā par mani dzīvojies laukos pie Lēdurgas. Pirms 15 gadiem izvēlējos aiziet no pilsētas, lai vairāk laika pavadīt dabā un jā, tādā vidē, kāda ir Dievs veidojis. Un, jā, runāt par to, kāda ir bijusi man dzīve pirms Jēzus, pārāk tālu pagātnē neiešu, bet pirms Jēzus man jau bija laba izglītība, man bija lielisks darbs, es biju finanšu vadītājs 2 uzņēmumos. Es redzēju, ka man karjera aug, saņem paaugstinājumus, ienākumu kāpja. Jā, man jau bija 3 bērni tajā laikā, brīvajā laikā sportojām, vecākais dēls bija trenējās slēpošanā, kalnu slēpošanā, tā kā mēs dzīvojam netālu no Siguldas. Tas ir viens no sporta veidiem, kas siguldiešiem ir mīļš, un es arī tajā labprāt iesaistījos, un varētu teikt, ka man dzīve bija ļoti sakārtot. Vienlaikus, protams, ka man ir dzimta ambīcijas kā daudz cilvēkus pasaulē. Es tiecos sasniegt vairāk savā karjerā, nopelnīt vairāk, gribēju nodrošināt savas pozīcijas, nekļūdīties. Un, protams, ka tas izraisīja zinām stresu un spiedienu. Un, jā, tas bija, jā, tā varētu raksturot to, kā es dzīvoju pirms Jēzus. Pirms Jēzus, jā. Un varbūt var pastāstīt, kad tad notika tā tava satikšanās un kā vispār tavs ceļš veda pie ticības, kāda bija tā tava pirmā sastapšanās ar Jēzu, varbūt kādas asociācijas? Jā, mans ceļš pie Jēzus jau sākās bērnībā, jo mani vecāki man atklāja Dievu, kaut arī paši nav aktīvi baznīcā gājēji, bet tēvs savulaik virs gultas nolika bildīt ar uzrakstu miers ar zemes un cilvēkiem labs prāts, ar Jēzus bērniņu silītē. Māte iemācīja man tēvreizi, kur es arī regulāri skaitīju, un caur to es arī iemācījos Dievu lūgt jau kuros kritiskos brīžos. Bet Jēzus tajā laikā nepazinu. Es zināju, ka ir Dievs, es zināju, ka es varu viņu pielūgt, es zināju, ka viņš atbild manas lūgšanas, to es biju pārliecinājies, bet Jēzus nepazinu. Jēzus iepazinu caur to dzīves gājumu, kāds man bija jaunībā, kad es jau, kā jau stāstīju, biju izveidojis karjeru, bija ģimene, bija tāds, varētu teikt, tāds karjeras uzrāviens, ļoti daudz darba, daudz stresa līdz ar to. Un, es pārāk daudz noteikti savas paļāvības liku uz sevi, uz savu prātu, uz savu varēšanu, un Dievs stājas pretī lepnajiem. Un tas ir tas, ar ko, kas notika, un ar to es iepazinu Jēzu. Bija kaut kāds konkrēts notikums varbūt, vai kā? Vai tas tā dabīgi mēreni kaut kā notika? Noteikti tas nenotika mēreni, tas notika diezgan pēkšņi un negaidīti. Jo es centos stresu nokompensēt ar sportu. Jā. Un intensīvu skrēju, un vienā šādā intensīvā rīta skrējienā pēc skrējiena mans pulss nevis norimās, bet tas sāka strauji kāpt. Es biju beidzis treniņu, apstājos, sāku atāpoties, bet pulss kāp 180, 190, 195, 200, 205. Un tas bija agrs rīts. Telefons bija palicis mājās, es biju savā piemājas mežā, kādu 1,5 kilometru mājām, un zināju arī, ka neviens noteikti tā vietā, kurā es atrados, garām neies. Un tad gan es sāku lūgt Dievu no sirds un nožēloju savus grēkus, lūdzu piedošanu par to, ka es esmu pārkāpis savus robežas, ka neesmu ņēmis vērā viņa brīdinājumus kādās lietās. Un pagāja 5 minūtes, to es pēc tam pārbaudīju sporta pulkstenī, un pulss rimās, un es aizskrēju mājās. Un slavu Dievam, varētu teikt, ka to viss atrisinājās, bet tā gluži nebija, tāpēc, ka šajā skrējienā es acīm redzot biju sev ielaidis kāds bailes.
Un pāris dienas vēlāk sākās vidējās distonijas izpausmes. Jebkurā dienas laikā mans pulss varēja sākt kāpt. Atkal līdzīgi kā toreiz mežā. 140, 150, 170. Kā kurā reizē, protams, tam sekoja bailes, tam sekoja panika. Tad, kad es izsaucu ātro palīdzību šajos gadījumos, tad viņi neko neatrada. Iedama nomierinošas zāles. Protams, tam sako izmeklējumi pie kardiologa. Es domāju, ka iespējams es esmu kaut ko sabojājis savā veselībā šajā skrējienā. Un arī kardiologs neko neatrada. Visu pārbaudas uzrādīja lieliskus rezultātus, un šķietam viss bija kārtībā. Principā tās varēja būt kaut kādas panikas lēkmes sanāk, ja? Jā, un ārsts teica, ka tas viss ir manā prātā. Ej pie psihiatra. Un tas arī tas, ko es darīju. Es gāju pie psihiatra, gāju pie psihologa. Un viena ieteica atpūsties, otra ieteica lietot medikamentus, antidepresantus. Bet man jau bija ienākušas nāves bailes. Un izlasot antidepresantu blaknes, kur viena no tām ir letāls iznākums. Protams, ka šīs zāles nespēja lietot. Un tad es meklēju tālāk. Es nonācu līdz meditācijai, nonācu arī līdz adatterapijai. Bet tur, kas man pārsteidza, bija tas, ka pēc visiem šiem seansiem, kur laikā bija labi, jo tiešām labi un mierīgi, vienmēr bija sliktāk. Daudz sliktāk. Un lēkmes nāca ar jaunu spāru. Mana sieva jau tajā laikā bija ticīga. Un ko viņa teica par tām meditācijām? Viņa, protams, teica, ka tas nav tas ceļš, kas ir ejams. Un es arī sāku iet uz baznīcu, sāku meklēt Dievu, jo es sapratu, ka tikai Dievs var palīdzēt. Un principā man ticība jau bija kļūst diezgan vāja, redzot, ka nekas, ko es daru, nepalīdz, un situācija kļūst tikai ļaunāka. Un ar laiku, protams, ka arī šī pastāvīgā trauksme un bailes arī novājināja manu organismu. Protams, man sirds vairs nebija tik spēcīga, un to pierādīja arī kādas pārbaudes. Es sāku baidīties, aktīvāk kustēties, kļuvu tiešām lēns kustībā, kā vecs vīrs. Pat sāku baidīties aizliegt līdz šķūnim pēc malkas. Kļuvu diezgan traki. Tas bailes principā tiešām ir tāda verdzība, vai ne? Tādas kā važas, ka tu sāc baidīties, tu netiec jau vairāk no tā ārā, vai ne? Tā bija, un bailes paralizēja. Kā rezultātā es arī pazaudēju abus savus finanšu vadītāju darbus. Es nespēju, protams, aizbraukt līdz birojām, jo es baidījos, ka kaut kas notiks ceļā. Protams, ka pulss sāka kāpjot pa kāpnēm. Principā es kļuvu diezgan nederīgs. Kā vadītājs, kā darbinieks, kā arī kā tēvs savā ģimenē. Bet tas viss lika man meklēt Dievu. Tas bija laiks, kad es sāku no sirds lūgt. Un tas bija laiks, kad Dieva vārds uz mani runāja. Viena tāda raksturvieta, kas saka, ka es dzīvošu, bet nemiršu. Amen. Un sludināšu tā kunga vārdu. Un tā bija viena no raksturvietām, kas uz mani īpaši runāja, ko es atcerējos un ko es sāku apliecināt. Un es sāku arī doties uz draudzi. Un ejot uz draudzi, atkal, tas man atklāja, ka šī slimība nav fiziska, ka tā ir garīga. Jo, ejot baznīcā, lēkme vienmēr pastiprinājās. Pulss pātrinājās, sākās pārsitieni, reiboņi, vājums, dažādas lietas, kas arī reizēm pat lika izsaukt ātro palīdzību. Redz, kā vēlns vēlās izdarīt visu, lai tikai mēs netuvotos Dievam, vai ne? Jā. Un tā notika. Bet, paldies Dievam, nekāda ātrā palīdzība neatbrauc. Līdz brīdim, kad es varēju saņemt vakarēdienu, un kad es saņēmu vakarēdienu, tad vienmēr nāca atbrīvošana. Atnāca miers, un visi simptomi atstājās. Un tā tas turpinājās kāds pāris mēnešus. Un šajā laikā mūsu ģimenē ienāca jauni draugi. Viena ģimene no draudzes, kur mēs gājām, kur vīrs arī bija piedzīvojis tādu pārdabisku atgriešanos, svētā gara pilns. Un, kad mēs satikāmies, tad viņš dalījās ar savām liecībām, dalījās ar to, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē, kā ir izmainījis viņa biznesu, kā ir atvesaļojis viņu, kā ir devis viņam brīnišķīgs panākums sportā. Tas bija kā balzāms un dvēselē to visu klausīties. Un, protams, ka viņā bija svētais gars. Un tas piestrāvoja telpu, kurā mēs bijām runājot. Un arī tad visi simptomi atkāpās. Un vienā reizē, kad viņi bija pie mums, es dzīvojam netālu no neliela ezera.
Mums jaunais draugs vēlējās apskatīt ezeru. Viņš sportisks būdams, protams, gāja ļoti ātrā gaitā. Un ko es pamanīju, ka ejot kopā ar viņu, arī šie simptomi pazūd, un es varu būt tikpat ātrs un enerģisks, kā sanāk. Un, jā, un tas... Kur Dieva gars tur brīvība, vai ne? Amen. Un, jā, un šim vīram bija pazīstams kāds brālis Kristū, kurš ir diezgan pazīstams, arī uzņēmējs, pilnībā nodevies Dieva darbam. Un tajā laikā, jā, viņš saprot aktīvi kalpoja slimnīcās, gāja slimnīcām, sludināja slimajiem. Viņi tik dziedināti, tik kristīti upēs, ezeros un jūrā. Un es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, ko man vajag. Un mēs runājam satikšanos. Un, jā, bet pārsteidzos, ka viņš man neuzlika rokas un nelūdz par mani, un es nesņēmu dziedināšanu, bet viņš man izstāstīja debesu valstības likumus. Jā. Un pēc 2 nedēļām es kristījos. Tiku kristīts 9 stāvu mājas vannā. Jā. Kopā ar savu sievu. Viņa arī nebija kristīta ar pagrēmdi. Un slavu Dievam. Protams, pirms kristībām bija pāris stundu gara grēksūdze. Jā. Un pēc kristībām es jūtu, ka es pietļos no kristību vannas kā jauns cilvēks. Es jūtos fiziski lielāks, kā es esmu. Jā, savās fiziskajās dimensijās. Es šobrīd ar šī brīža atziņu saprotu, ka tas bija gara cilvēks, ko es sajūtu. Jaunais radījums. Jā. Un tā ka slavu Dievam, un ar to arī sākās man dziedināšana. Principā tādi aktīvi uzbrukumi apstājās. Tāda vairs nebija. Protams, ka bija vajadzīgs laiks, lai atvesļotos, bet jā, man tam bija laiks. Es varēju doties pastaigās, lēnos skrējienos, un man veselība atjaunojās. Es tiku ievests kalpošanā. Draudzē, kurā es gāju, bija zināms, ka es esmu strādājis kā finanšu vadītājs. Jā. Un tur bija kādas lietas jāskārto un jāatrisina. Un, jā, man nezinot, tas bija iecelts par draudzes kasieri. Un to es uzzināju svētdienā, kad man tika pateicis, ka Mārtiņ, tev ir jāskaita draudzes kasa. Un tā, tas bija arī tāds kā lauziens manam lepnumam kādā ziņā. Jo kādu brīdi es biju arī pakļauts grāmatvedim. Bet tas viss nes svētību, draudzes finanses tika sakārtots, un es arī jūtu, ka es varu būt noderīgs. Un interesanti, jā, ka šī ieviešana šajā draudzes amatā notika svētdienā pēc tam, kad es pazaudēju savus laicīgos darbus. Tā ka es pilnīgi skaidri zināju, ka tas ir Dieva nodoms un plāns. Jā, amen, Dieva prāts. Un tad līdz ar to bija viegli pieņemt. Jā, un tad, kad es jau biju gatavs, tad man pēkšņi sāka nākt darba piedāvājumi. Jā, man piezinīja bijušie kolēģi, kas jautāja, vai nevēlies pastrādāt uz pusslodzi, un tas man ļoti pārsteidz, tāpēc, ka es ar šiem cilvēkiem nebiju tādās ciešās attiecībās un sadarbībā, un es nezinu, kā viņi bija uzzinājuši par to, ka es esmu bez aktīva darba, bet tas bija ļoti labs pārējais posms, kur es apmēram 2 gadu laikā pamazām varēju kāpināt atkal ar ritmu, kādā es strādāju, un tad, kad es biju pilnīgi gatavs, tad atkal sāk nākt tādu nopietnu darbu piedāvājumu, es arī varēju atgriezties tajā profesijā, kurā es strādāju. Slāva Dievam, kā viņš viss sakārto, vai ne? Jā, īstenībā es arī redzu, cik svarīgi ir, ka mums ir tas kaut kāds atjaunošanās laiks, vai ne? Pēc kaut kādiem tādiem spraigiem pārdzīvojumiem un notikumiem, kad nav tā, ka hops, tev no vienas lietas hops uzreiz jau atkal kaut kas ritīgi. Cik Dievs ir tāds labs un žēlastīgs, ka viņš dod to laiku atjaunoties, tā kā atgūt jaunas spēkus, vai ne? Jā. Wow. Tieši tā, un jā, bija brīnišķīgi redzēt, ka Dievs izmaina dzīvi. Un to es tagad redzu pie daudziem cilvēkiem, kas pieņem Kristu, ka jā, Dievs viņa dzīves maina diezgan kardināli. Amen. Un nomainās draugu loks, nomainās vide, kurā tu esi. Mums arī, šajā manā atjaunošanās posmā izveidojās mājas grupa, nomainījās draugu loks. Jā, pēkšņi mūsu draugi bija tikai kristieši, ar kuriem mēs bijām vienā domā, vienā garā, viens otru varējām celt un stiprināt, un jā, slavu Dievam par to, ko viņš dara. Halleluja! Wow, brīnišķīgi. Jā, varbūt tev ir arī kāda liecība, ar ko tu vari dalīties par kaut kādām atbildētām lūkšanām. Noteikti neviens piedzīvojums ir bijis tavā kristiešu ceļā, vai ne? Jā, es ticu, ka Dievs atbild visas mūsu lūkšanas. Protams, ja tās atbilst viņa prātam. Amen. Un jā, es esmu piedzīvojis daudz atbildētu lūkšanu, pat līdzās ar dažām no tām. Jā, varētu teikt, ka pirmā varbūt tomēr tāda atbildētā būtiskā lūkšana manā dzīvē šobrīd bija, man lūkšana par ģimeni. Jo
es līdz 26, 27 gadu vecumam biju ļoti nodevējis karjerai darbam. Es strādāju revīzijas kompānijā un ar garām darba stundām, 12, 14 reizēm 16 stundu darba dienas. Un tad nebija laika ģimenei. Bet pēkšņi 25, 26 gadu vecumā es sāku saprast, ka kas ar tevi notiek, tu esi tikai darbos. Un patiesībā es tajā laikā pat vēl dzīvoju pie vecākiem, jo man vienkārši nebija laika, man nebija intereses domāt par savu dzīvi, kaut kādā veidā iekārtot savu māju vietu un tā tālāk veidot savu ģimeni. Bet pēkšņi, jā, paldies Dievam, manī šī atskārta nāca. Bet nebija skaidrs, kā es kaut ko varu izmainīt savā dzīvē, kā es varu iziet no šī riteņa, kurā es esmu nonācis. Un tad es sāku lūgt Dievu par to. Jā. Un nepagāja gads, kad es sastapu savu jauno sievu un slavu Dievam. Un viss notika ļoti ātri. 2 gadus pēc mūsu iepazīšanās mēs apprecējāmies. Šobrīd mums ir 4 bērni. Un mēs esam brīnišķīgi svētīti kā ģimene. Un ar ģimeni ir saistīta arī mana otra liecība. Pirmā bērna dzemdības mums notika iestādē, kurā mums nebija pārāk laba pieredze. Un otrā bērna dzemdības mēs vēlējāmies tādos labos apstākļos, kuros sieva justos komfortabli, bērniņš tiktu pieņemts cienīgi, kur būtu nedalīta vecmātes uzmanība. Jā. Un tās bija mājdzemdības, ko mēs izvēlējāmies. Bet kā tas reizēm gadās, bija sarežģījumi. Jā. Un dzemdības ilga vairāk kā 12 stundām. Un beigās sieva zaudēja spēkus, un es biju klāt un redzēju, ka viņi sāk aiziet. Un tad es sāku lūgt Dievu par šo situāciju un lūgt Dievu par risinājumu. Un tajā brīdī par mani nāca liels miers. Tas ir tas miers, par kur saka, kas tas ir lielāks augstāks par visu saprašanu. Amen. Amen. Un Dievs tiešām šo situāciju visu atrisināja. Bērns izdzīvoja un sieva izdzīvoja. Slavu Dievam. Un ārsti atklāti teica, ka tas ir brīnums, kas ir noticis. Un, bet par to vairāk lai liecina pats sieva. Es ceru, ka viņai būs iespēja. Tā kā, Dievs tiešām dara lielas lietas, un viņš ir darījis arī citas. Es redzu, ka mums ir jālūdz nemitējoties. Bībelē tas ir teikts, lūdziet nemitējoties. Un mums ir jālūdz par visām lietām, lai visu, ko mēs darām, mēs darītu Dievam par godu, lai mēs varētu darīt to svētā gara vadībā. Jo tikai tad mēs panāksim rezultātu, kas ir mūsu debes Tēva cienīgs. Un tikai tā mēs varēsim pagodināt mūsu Tēvu ar saviem darbiem. Amen. Lai tie būtu redzami. Vēl viena tāda būtiska liecība, ar ko es varbūt neesmu agrāk dalījies. Reizēm Dievs uz mums runā. Reizēm Dievs mums atgādina kādus cilvēkus, un es gribu teikt, ka tas ir vienmēr jāņem ļoti nopietni. Ja gadījumā mums prātā ienāk kāds cilvēks, tad visdrīzāk, es to runāju kristiešiem, tad lūdziet par viņiem, kā gars vada. Un bija viens gadījums, kad mūsu vecākais dēls atradās laukos pie vecās mammas, pie Dobeles, un mēs braucām viņam pakaļ. Un iebraukuši Dobelē, es abi ar sievu pēkšņi sajūtām pamudinājumu, ka mums ir jālūdz par dēlu. Un mēs sākām lūgt par viņu. Un nezinājām, kāpēc, bet iebraucot pie mājas, pie lauka mājas, kas atrodas tādā augsta kalna galā, un uz tādas stāvas nogāzes malas, tiešām stāv 45 grādu. Leņķī varbūt mazliet mazāk, augsta, 30 metriem, lai ezers, pa ceļam koki. Un šīs nogāzes malas, ir uzkārusies mašīna. Nedaudz sagriezusies. Un mēs pienākam klāt un jautājam, kas ir noticis. Un atklājās, ka mūsu dēls līdzīgi tā kā viņš to dara mājās, mums kaut kur dodās, viņi bija plānojuši doties ar vecomām un viņas draugu uz pilsētu. Bija paņēmis atslēgas un iedarbinājis mašīnu. Bet šī mašīnā atšķirībā no mūsējām bija mehāniskā kārba. Ielīdz ātrumā. Mašīna bija virzīta uz nogāzes virzienā. Autostāvvieta ir tieši pašas nogāzes malā.
Un mašīna, protams, bija sākus braukt. Es neesmu savu dēlu mācījis braukt. Jā, viņam tā laikā bija kā 10 gadi apmēram. maziņš vēl. Maziņš. Mhm. Un kaut kā panikā viņš bija izgriezis stūri, un paldies Dievam, mašīna izbraukusi uz vienu sen nozāģētu koku cēlumu, par kur mēs pat nezinājām. Slāva Dievam. Jā, Kā viņš sargā. Un Dievs sargā, tā kā viņš uzklausa mūsu lūgšanas. Amen. Un bieži vien viņš ieliek mūsu sirdīs, par ko lūgt. Amen. Un mums ir svarīgi atsaukties un to darīt. Amen. Jā, skatītājs tiešām varu apliecināt, tiešām pat vēlas uzsvērt to, ko Mārtiņš saka, ka tas ir tiešām svarīgi. Es arī savā dzīvē esmu piedzīvojis tādas situācijas, kad Dievs pamudina sirdī ieliek par kādu lūgt, arī par mani ir lūgts, kad es zinu, kad man mamma ir lūgusi, kad Dievs ir viņu pamudinājis. Un tajā situācijā šī tiešām taisnā lūkšana, kā Bībelē saka, izglāba mani no drošas nāves, arī visu manu ģimeni. Tā kā tas ir tiešām svarīgi, un es vēlos arī uzsvērt, jā, kad tiešām ir tā, kad ir jālūdz, ja Dievs ieliek to sirdī. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Paldies tev, Mārtiņ. Jā, vai vēlies padalīties ar vēl kādu liecību, ja pāriem pie nākamā jautājuma? Par liecībām, ko es gribu pateikt, es gribu liecināt, ka tas, kas Dieva vārdā ir rakstīts, viss ir patiesība. Amen. Ja es ir apsolījis, ka jūs darīsiet tās pašas lietas, kuras es darīju, un vēl lielākas, un tā tas ir. Jā, un amen. Un pat ja kādreiz mums šķiet, varbūt, ka Jēzus gāja un dziedināja, viņš ļauns gars izdzina. Vai mēs to varam? Tas jau bija Jēzus, bet Dieva vārds ir patiess, un viņš ir apsolījis. Amen. Ka mēs darīsim tādas zīmes un vēl lielākas par tām pareizi. Jā. Un kas ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga ticība Dieva vārdam. Un es gribu iedrošināt, ka arī, ja ģimenē ir kādi slimie, lūdziet par viņiem. Mēs savā namā esam tik daudz reizes piedzīvojuši to, ka kāds bērns saslimst, un tu uzliec rokas un palūdz, un viņš saņem dziedināšanu, un tāda liecība būtu tik daudz. Amen. Tā kā, jā. Slāva Dievam. Tas ir brīnišķīgi. Dievs ir brīnišķīgs. Tad vēl es vēlētos tev pajautāt, kā tu redzi naudas nozīmi kristiešu dzīvē? Vai mums ir nepieciešama nauda, vai naudai ir kaut kāda loma, vai tas ir svarīgi? Jo tas tāds dažreiz pat tabū temats, jo ir cilvēki, kurš saka, ka kristiešiem nauda nav vajadzīga, kad mums uz tādām lietām nav jākoncentrējās. Tad ir atkal cilvēki, kas saka, ka nauda tomēr mums ir vajadzīga, jo mēs viņu varam arī lietot debesu tēva labā. Kā tu to redzi? Kāda ir naudas nozīme kristiešu dzīvē? Kā finansists? Jā, kā finansists es esmu pārliecināts, ka nauda ir vajadzīga. Bet arī kā Dieva bērns, tāpēc, ka mēs zinām, ka Dievs vēlas svētīt. Amen. Mēs zinām, ka Dievvārds arī saka, ka viņa domas ir miera un glābšanas domas. Viņš ir labs Dievs, viņš ir labs tēvs, viņš ir vislabākais. Un viņš arī saka, pat ja tēvs un māte tev atstāt, es tev neatstāšu. Es būšu tev, es tev neatstāšu un nepametīšu. Un viņš gādās par mums. Un viņš, viņš arī par mums ir devis savu dēlu, Jēzus Kristu. Un Dievvārds arī saka, ja jau viņš ir par jums atdevis savu dēlu, kā gan viņš jums negādās visas lietas, visas lietas, kas mums ir vajadzīgas pilnvērtīgai dzīvei. Un nauda ir maiņas līdzeklis, ko mēs šobrīd izmantojam, lai mēs iegūtu tās lietas, kas mums ir vajadzīgas ikdienai. Amen. Un tāpēc es domāju, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka nauda ir nepieciešama, un tā ir jābūt mūsu dzīvē. Bet no otras puses, protams, ir svarīgi to izmantot liederīgi. Pareizi. Un, bet ja paejam soli atpakaļ, mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Dieva bērni. Dievs ir visu lietu radītājs. Viņam pieder visa vara un gods, un viņam pieder arī visa bagātība. Ja mēs lasām rakstu, mēs zinām, ka Bībelē ir teikts, ka debesu Jeruzalemē, jaunajā pilsētā, ielas būs ar zelta klāts, ar zelta bruģētas. Tā, ka viņam pieder viss pasaules bagātība un zelts. Un mēs esam Jēzus Kristus mantinieki, līdzmantinieki. Viņš ir tas, kuram ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un tāpēc es ticu, ka tās bagātības, kas ir Dievam, mēs esam to mantinieki. Mums tās pieder. Bet
Kad liekas, ja mums šīs bagātības pieder, vai ir mums kā kristiešiem arī nepieciešams apgūt labas finanšu prasmes, jo kā tad mēs varam rīkoties ar to, ko viņš dod, ja varbūt mēs neprotam rīkoties ar naudu. Jā, un es domāju, ka tas viss ir ļoti, ļoti saistīti. Un šīs labās finanšu prasmes, manuprāt, mums māca pati Bībele. Amen. Ja mēs labi pārzinām Dieva vārdu, ja mēs to sekojam un ievēram, tad mums ir šīs labās finanšu prasmes. Ārkārtīgi daudz labu padomu ir Salmana pamācībās. Un ir zinām arī vairāki cilvēki, kas nav kristieši, kas ievēro šos Bībeles principus, vai ne? Jā, un viņi ir ļoti veiksmīgi, ļoti bagāti. Un, mums ir svarīgi zināt Dieva vārdu un zināt Dieva apsolījumus. Un Dieva vārds apsola, ka, ja tu būsi taisns, ja tu staigās viņa ceļos, tad tu būsi svētīts pilsētā un uz lauka, svētīts būs tavs miesas auglis, un svētīts būs tavs lopa auglis, un svētīts būs tavs ārklis un tava abra. Un mūsdienu valodā runājot, es saprotu, ka tu būsi svētīts savā namā, tu būsi svētīts savā darbā, visās lietās. Un Dieva vārds ir runā, piemēram, par 10. tiesas došanu. Ir vairāk debesu valstības likumu, kas mums ir jāzina. Un viens no likumiem ir, ka, ja tu dosi, no saviem pirmajiem, tad 10. tiesu, un tad tavi šķūņi pildīsies, tās viens pēc pārplūdīs, un tu būsi finansiāli ļoti svētīts. Un es domāju, ka daudz kristiešu to nezina, un daudz kristiešu neapzinās Dieva vārda kā dzīva vārda realitāti. Un mums ir svarīgi apzināties šos apsolījumus kā absolūtu patiesību un ticēt tiem, jo ticībā mēs atraisam šos apsolījumus. Un protams, tāpēc mums ir jāpārzina Dieva vārds, mums ir jāpārzina apsolījumi. Caur to mēs arī iegūsim finanšu pratību, jo Dieva vārds arī runā par to, ka nedzīvo pār saviem līdzekļiem, neaizņemies. Jo tas, kurš ir aizņēmies, ir sava aizdevēja vergs. Negalvo. Un ja esi galvojis, tad einu lūdzies pie tā, kur labā aizdevas galvojumu, lai viņš tev atbrīvo no tā. Un tās ir tādas lietas, kurās tik daudz gan ticīgi, gan neticīgi cilvēki iekrīt. Tāpat Dieva vārds arī māca strādāt. Un ir pat ļoti skarbs sakot, ka kas nestrādā, tam nebūs ēst. Un vienlaikus mēs redzam, diezgan daudz kristieši ir maldināti, domājot, ka debes tēvs par visu gādās, un mēs tikai gaidīsim un saņemsim, viņš jau parūpēsies. Bet mēs redzam lielu vilšanos šajos cilvēkos. Beigās to, ka ir zaudēts ticības un ir dažādi sāta uzbrukumi ar to. Tā kā... īstenībā arī slinkums noved pie trūkuma, vai ne? Tas arī, manuprāt, ir rakstīts Bībelē, kad slinkā namā trūkums var būt. Amen. Un Dieva vārds arī saka, mācies no skudrām. Jā, tā kā svarīgi ir strādāt arī īstenībā, vai ne? Jā, tā ka es domāju, ja mēs labi pārzināsim Dieva vārdu, mums būs šī finanšu pratība, un te, protams, ir jābūt, tāpēc, ka mums ir jābūt svētītiem. Dieva vārds saka, lai cilvēki redzot jūsu labos darbus, godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un Dieva vārds arī saka, ka viņš jums dos bagātīgi visam, tā lai pietiek pāri arī labiem darbiem. Un tāpēc es saprotu, ka šeit ir runa par finansēm. Un mums ir jābūt labiem pārvaldniekiem. Mums ir jābūt pārvaldniekiem vispirms ar mazumu, kas mums ir dots. Patiski, jau no bērnības, jau no jaunības. Mums ir jāmācās prātīgi apieties ar savām finansēm. Jāmācās atlicināt un uzkrāt. Par to Bībelē arī daudz runā Jāzepa stāsts, kur Jāzepam tūkojot faraona sapni, Dievs atklāja viņa nodomu, ka ir jāveido uzkrājumi grūtiem laikiem. Un pēdējā laikā mēs esam par to daudz aizmirsuši. Valdības dzīvos parāda, cilvēku dzīvos parāda. Tiek mācīts, ka aizņemties nav slikti, ka tas ir gudri. Bet Dieva vārds to nemāca. Īsnībā arī es atceros, kad pirms pāris gadiem, kad bija šis karantīnas laiks, kad daudz cilvēku mēģināja veidot kaut kādus uzkrājumus, pārtiks uzkrājumus, un tāds tad bija diezgan tā liela rezonance internetā, un diezgan izsmēja arī tos, kas mēģināja kaut kādus iekrājumus veidot. Tā kā mūsdienās tiešām, kā tu saki, ir daudz aizmirsuši par tiem principiem. Jā, tā kā Dievs vēlas mūs svētīt, viņš mūs vēlas pamācīt, viņš arī māca mūs caur savu vārdu. Un, tā, es paskatīšos. Jā, tas ir īstenībā ļoti interesanti, ko tu stāsti, jo arī es
esmu pēdējā laikā diezgan daudz domājis par šo, kad ir svarīgi, kad ar to rocību, ko tas kungs mums jau ir devis, ka mēs apējamies ļoti gudri un prātīgi, jo citreiz mums liekas, ka mums vajag vairāk finanses tam. Protams, kad ir jau visādas vajadzības spiež un visu kaut ko jau vajag, tāpat arī ģimenēs bērni aug. Viņas ir jāgatavo skolai, mājai, visādas vajadzības, vai ne? Un liekas, kāpēc man nav? Viens ir tas, man liekas, kad Dievs saka, jūs nelūdzat, tāpēc jums nav, vai ne? Un otra lieta ir tā, ka arī, ka tā gudrība ir vajadzīga, jo kā tad Dievs var mums uzticēt ļoti, ļoti daudz, ja mēs pat nemākam prātīgi apieties ar to mazumiņu, ko viņš ir uzticējis, tāpēc tā ir, manuprāt, vajadzīga liela gudrība. Jā, un Dievvvārds arī tieši par to runā, ka Dievs... mēs esam visādi veidi Dieva žēlstības namtur. Un Dieva žēlstībā, mēs esam veseli Dieva žēlstībā, mēs spējam ticēt Dievam, bet Dieva žēlstībā mums ir dots arī finanses un dots mazums, kāds mazumiņš. Un Dievvārds arī saka, kas būs uzticams mazās lietās, tam tiks uzticēts lielākas. Amen. Man liekas īstenībā arī, kad ir, gribās uzsvērt, ka arī svarīgi ir lūgt, vai ne, par tām finansēm. Jo, lai nav tā, jo es nezinu, man vismaz, cik es esmu parunājusi ar kādiem cilvēkiem, ir diezgan liela daļa cilvēku, kuri baidās lūgt par finansēm. Jo, kā jau es iepriekš teicu, tas tāds kā tabū temats dažreiz mēdz būt kristiešiem. Kā man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs lūdzam. Jā, es tev pilnīgi pievienojos, jo Dievvārds arī saka, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Amen, jā. Bet arī jums nav tāpēc, ka jūs ļaunām sirdīm lūdzat, lai šķiet savās kārībās. Savās kārībās, jā. Tas gan. Un tā ka bet Dievs izmeklē mūsu sirds. Es domāju, ja mēs lūdzam par finansēm, Dievs arī redz, ar kādu nolūku mēs lūdzam. Ja mēs lūksim par jaunākam modeļu auto, visdrīzāk mūsu lūkšanas netiks uzklausīts. Jā. Bet ja mēs lūksim varbūt tāpēc, lai mēs iegūtu busiņu, varbūt, lai uz draudzi aizvestu kāds vecā gadagājuma cilvēks vai bērns. Kalpošanai, jā. Es domāju, kalpošanai, jā, Dievs svētīs šo lūkšanu. Amen. Es tev pilnīgi piekrītu. Brīnišķīgi, jā. Tā kā laiks strauji tuvojas beigām, tad varbūt vēlētos nobeigumā izteikt kādu novēlējumu skatītājiem, ko tu vēlētos pateikt tiem, kas mūs klausās. Es novēlu jums, es novēlu to arī sev, atvēlēt vairāk laika Dieva vārdam, laikam ar Dievu, lai vairāk pieaugtu viņa atziņā, lai vairāk viņu iepazītu un liegūt atziņu par to, kāds tad ir Dieva prāts jūsu dzīvē. Jo katram ir savs aicinājums. Un es ticu, ka, ja mēs esam Dieva aicinājumā, tad mēs esam tā kā visdrošākajā vietā, tad mēs esam svētīti. Ja mēs zinām, ka ja mēs staigāsim Dieva ceļus, viņš būs ar mums, viņš mūs vadīs, viņš mūs svētīs, viņš mums nodrošinās visās lietās, arī finansēs, par ko mēs runājām. Tā ka, lai Dievs to atklāja. Un, tiešām, lai Dievs apgaismo gar acis ieraudzīt, kādu godīgas bagātību viņš katram vienam no mums ir sagatavojis. Un tiem, kas vēl netic, es novēlētu lūgt pēc tā, lai Jēzus Kristus jums atklājās. Amen. Jā. Amen. Kas ir svētīti. Jā. Paldies, ka skatījāties. Lai jums šī ir kā viela pārdomām jūsu sirdīm, arī droši padalieties ar citiem cilvēkiem, spiediet laiku, abonējiet mūsu kanālu. Un pirms es jums sakoju tā, tad arī gribētu vadīt lūkšanā. Ja jūs vēl nepazīstat to kungu, tad aizveriet acis un atkārtojiet vienkārši pēc manis. Dārgais Jēzu, es atzīstu, ka tu esi kungs, ka tu esi Dieva dēls, ka tu esi nācis uz šo pasauli, lai glābtu mūs, ka tu esi miris pie krusta un ka tu esi augšām cēlies un ka caur tevi man grēki man ir piedoti. Es atsakos no vecā cilvēka, es vēlos staigāt tavus ceļus, kungs. Lūdzu, nāc manā dzīvē, es atdodu tev savu sirdi, un esi mans kungs, Jēzus vārdā. Amen. Tā kā paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajā raidījumā. Atā! Atā!